29. marts, Pūpoles svētdiena. Atrodamies Liepājā, Liepājas Olimpiskā centra ledus halē, kur pēc nepilnām 5 minūtēm sāksies 4. mačs starp Liepājas hokeja komandu un hokeja klubu Zemgale LBTU. Izmaiņas: liepājnieku vadošais trīnieks uzbrucējiem nemainīgs, Kārlis Ozoliņš, Kevins Strādnieks, Dominiks Sadausks. Liepājnieku uzbruk un vārtos droši spēlē Aksels Ozols. Nu jā, Aksels Ozols arī tā teikt nemainīga vērtība. Bīstam pretrieciena atbild arī Zemgale, tā kā varētu teikt, ka šajā kontekstā ir līdzsvars. Un šeit būs pirmais arī noraidījums. Tikko par noraidījumiem runāju un jau pēc tam, kad atskanēja tiesneša svilpa. Un 1-0. Nu, lūk, arī vairākums, tā teikt, strādā šīs dienas mačā. Un Zemgale izmanto šo nedisciplinētību, mainnieku nedisciplinētību. Nepagāja ne minūte no vairākumu un cīņas 8. minūtē rezultāts šajā duelī ir atklāts. Nu, izvietojušies zonā, metiens garām vārtiem, tur visticamāk bija arī rikošets. Krūmiņš piespēle uz labo malu. Un vārti! Un diezgan asa leņķa. Pārsteidz nesagatavot Ozolu un vēl īsāks laiks sprīdis bija Liepājai, lai realizētu skaitlisko vairākumu. 1 minūte jau šādi saspēlējoties ir aizvadīta. Šāviens no zilās līnijas garām, bet pirmais pie ripas Strādnieks, iespēle vārtu priekšā. Un ripa ir pie Zemgales vārtu vīra Aksela Ozola. Liela pabakstīšanās vārtu priekšā, ritā jau tāda standarta iezīme. Kopumā jāsaka, ka šīs 5 minūtes, nevarētu teikt, kad bez deksmes vai pavirši aizvadīja liepājnieki, bet nevarētu nosaukt arī, kad būtu ļoti liels draudz. Viņi izveidojuši doties tagad. Šeit kaut kāds hokeja augstākais spēks stāv klāt arī jelgavniekiem. Nogriežņi visām maiņām. Varbūt tagad 2-1. Un tomēr aizmugure. Un to ir vārti. Šķita, ka atskanēja svilpe. Tomēr ne. Varbūt kāds līdzjutējs iesvilpās. Paņēmis līdzi no mājām. Lūk, ko es pirmīt teicu? Iztrūkst šie pretuzbrukumi 2-1. Un tieši tāds tagad arī nobrieda jelgavnieku izpildījumā. Pēdējais nogrieznis liepājniekiem bija labs, bet tagad Zemgales atbild. Ripa augstu gaisā. Tur kaut kāda cīkstēšanās parterī, varētu teikt. Kādam patīk, kādam ne, bet, tā teikt, spriedze ir. Tur rikošets nāk talkā. Viegls uzmetiens no zilās līnijas un Liepājas hokeja komanda panāk 2-2. Var līdzjutēji līksmot. Metiens no savas laukuma puses. Valenta atvēr šo metienu, ripu stūrī. Piespēl vārtu priekšā. Karsti. Un vārtu guvums. 3-2 panāk Zemgale. Lūko, 2 vairākumi nerealizēti no Liepājas hokeja komandas puses. Viens, varbūt 2 uzbrukumi Liepājai vēl varētu izveidoties. Atvēr Ozols. Un Valenta ir pametis cietoksni un līdz ar to Zemgale gūst 4. vārtus šīs dienas mačā un visticamāk pieliek punktu
sērijas 4. duelim. Liepājas hokeja komanda savā laukumā ar rezultātu 2-4 piekāpjas hokeja klubam Zemgale LBTU.